Labvakar visiem! Vai jūs mani dzirdat un redzat? Viss ir kārtībā. Prieks, ka tik daudz esat atraduši laiku un būt kopā ar mani. Un tāpēc vairāk vai mazāk jau pastāstīšu to, ko arī jūs visi gaidat. Kas tas ir tas augstums, kas ienāk mūsu organismā un kā viņš mums traucē dzīvot. Un vai tiešām augstums ir tik kaitīgs un kāpēc tieši arī pavasarī. Ja? Un tāpēc vairāk vai mazāk pasaulē ir daudz neizzinātu lietu un dažreiz visiem pazīstamās parādības var izrādīties pavisam ne tas, ko mēs domājam. Piemēram, vējš tā ir dzīva būtne, nevis tikai siltu un augstu gaisu masu kustību. Vējš ir kādas būtnes fiziskā izpausme, tāpat kā cilvēka ķermenis nav viss cilvēks, vēl ir dvēsele un gars. Domājat, ka runāsim par caurvējas augstēšanos? Nē, par citu vēju, iekšējo vēju, kas mājo katra cilvēka ķermenī. Vai tad manā ķermenī pūš vējs, jūs vaicāsiet? Kas ir lielajā un tas ir arī mazajā? Neaizmirsīsim, jo visumu uzbūs aksiomu, mēs esam zemes bērni. Un zemes vējš ir tas pats, kas arī ir mūsos. Vai labvēlīga būtne? Diemžēl satraucēties ar vēju spēj tikai sievietes mīstiķis, tad vējš kļūst par viņu sabiedroto, vai tas var stiprināt sievietes veselību, taču parastiem cilvēkiem vējš nav draugs. Runājot par mūsu veselību, vējš ir patogēnais faktors. Tātad faktors, kas izraisa slimību. Visvairāk no tā cieši aknas. Aknas mūsu dzīvības centrs. Pārvalda žultspūsli, acis, nagus, saistaudzes un arī dažas emocijas, piemēram, dusmas. Patogēnais vējš caur organismu aizsargu sistēmu izlaužas jebkurā gada laikā, arī svīstot vai guļot miegā. Tāpēc nav ieteicams doties ārā iesvīdušam uzreiz pēc dušas arī. Akadēmiķis Volotovs neiesaka gulēt pie atvērta loga, bet labi izveidināt telpu pirms gulētiešanas, jo cilvēks nav vardes, cilvēkam vajadzīgs dzīvot siltumā. Vējš ir daudz slimības sākums, tas atver durvis arī citiem patogēniem faktoriem, mitrumam, augstumam vai sausumam, retāk karstumam. Vējainā laikā sāp galva, ir aizlikts deguns, rodas sejas tūska, sāpes lotītavās, dažiem reiboņi, krampļi, migrējošas sāpes, aizdusa. Vējainā un drēgnā un augstā laikā moka locītavas sāpes, smagums ķermenī, asas vai pulsējošas sāpes galvā, spiedošas sajūta krūškurvī, vēdera piepūšanās, reimatisms. Mutē vai uz mēles veidojas neliels čūlis. Apsargst acis, jūtama trauksme, slāpes, ir sausas lūpas, apsarkuši vaigi un sāpes žokļos. Ja vērojams kāds no šiem simptomiem, tā ir vēja nepanesība. Vēja vīrišķā enerģija. Enerģija ir vīrišķās un sievišķās īpašības, kaut gan nav sakara ar dzimumu, bet gan ar enerģijas izpausmēm. Arī cilvēka dzīvības enerģijai ir sievišķā un vīrišķā daba, neatkarīgi no tā, vai individs ir vīrietis vai sieviete. Sievišķās dabas enerģija ir maiga, mīksta, plūstoša kā ūdens, barojoša un nomierinoša. Tas ir par to, ka cilvēks kādreiz izguļas labāk pie atvērta loga, tā ir cita jau, teiksim, tas nozīmē, ka plaušas ļoti slikti strādā tad, kad nav gaisa telpā. Šeit gaisa trūkums plaušās ir, tad vajadzīgs tas atvērtais logs. Sievišķās dabas enerģija, kā jūs teicu, ir maiga un plūstoša, vīrišķās dabas enerģija ir agresīva, asa, tā darbojas kā dzinējs. Aktivizē, uzbudina, izlaužas, vēja spēks ir vīrišķā enerģija. Iekšējais vējš un slimības. Cilvēka ķermenī šķidrums, asins un šūnu starpšūnu šķidrums, kā arī mitrums, ūdens, lietus un mākoņi, upes un ezeri, arī ir šķidrums. Dabā ir vasaras tveids, arī ķermenis dažkārt paaugstina temperatūru,
Tas pats ir ar iekšējo vēju. Ja tas nepūš, iekšējais vējš ir vīrišķā enerģija ķermenī, un to pēc izpausmē var salīdzināt ar ārējo vēju. Iekšējiem vējiem jābūt organismā, tas vajadzīgs līdzsvaram, taču bieži šis līdzsvars ir izjaukts, un iekšējais vējš pārvēršas par patogēno faktoru. Patīkams vējiņš pārtop vētrā. Iekšējā vēja enerģijas īpatnība ir tā, ka ķermenī tā virzās uz augšu un ārā. Tas nozīmē, ka iekšējais vējš visvairāk skar ķermeņa augšdaļu, izraisot dažādas slimības. Sauksim tās par vēja slimībām. Visvairāk cieš galva, jūtamas astas, dūstošas sāpes galvā, žokļos vai ausīs. Iekšējais vējš izsauc trīsdaru nervu iekaisumu, sejas nerva neiralģiju, acu tiku, ķemējot matus sāp mati. Aizlikts deguns, kašājs kaklā, ir izdalījumi no deguna, sejas āda nepanes vēju, rodas sejas tūska, pārmērīgs vīt galva. Kad iekšējā vēja spēks izlaužas zāru, tieši āda, tā kļūst sāpīgi, iekaist apstāks tiek traucēt poru atvēršanās un aizvēršanās. Āda veido mūsu aizsardzību, taču iekšējais vējš izraisa aizsardzības enerģijas trūkumu. Kā izpaužas citas vēja slimības? Vēja slimības var skart arī citas ķermeņa daļas, taču simptomi būs līdzīgi. Vējš ir ātrs un nepastāvīgs. Tas nozīmē, ka slimība var sākties pēkšņas sāpes, samaņas zudums, slimības strauji progresē, sāpes ir migrējošas, piemēram, sāpes bez konkrētas lokalizācijas. Vējam raksturīgi ir nepārtraukta kustība, tāpēc vēja slimībām raksturīgi reiboņi, drepulis, krampji un trīsas. Kādi iekšējie orgāni vainojami pie tā, ka rodas iekšējais patogēnais vējš? Tās ir aknas un dažreiz arī plaušas. Ja jūtat neredzamas būtnes pieskārienes, var apgalvot, ka tas ir slimo aknu simptoms. Tāpēc neārstē galvu, trīsdaru nervu vai krampjus kājās, bet vispirms atvesļot vajag aknas. Aknu disfunkcija, kas izraisa iekšējā vēja, izpaužas kā aknu pārslodze. To provocē nelīdzsvarotas emocijas, intelektuāli vai fiziskā pārslodze, arī alkohols. Simptomi – reiboņi, galvas trīsas, galvas sāpes, ķermeņa daļu tirpšana, runas traucējumi, ātrs pulss, smagajos gadījumos samaņas zudums, mēles nekustījums, sejas paralīze. Tas nozīmē, kad ir aknu pārkaršana. Un līdz ar to simptomi tādi kā aknas pārkars tieši pirtīs, arī karstās vannās pie kamīna, un līdz ar to cilvēks arī pat var dabūt augstu temperatūru. Simptomi var būt pakauša muskuļu stīvums, smejoties sāp pakauša kauli, muskuļi, acu aizgriešanās, smagākos gadījumos drudas un žokļu stingums. Slikts asins sastāvs provocē nepilnvērtīgs uzturs, aknas nesaņem specifisko aknu uzturu, dārziņas, skābus kāpos, simptomi, vālums, reiboņi, acu sausums. Redzes pasliktināšas īpaši tumsā, roku vai kāju tirpšana, muskuļu raustīšanās, vājš pulss. Smagākos gadījumos locītavu stīvums, kustība ierobežojumi, tīpaši no rīta stundās. Sāpes atšķirībās starp augstu vēju un mitrumu. Augstums vējš, krampveida asas dūstošas sāpes, kā stingzinošs augstums. Mitrums spiedošs sajūta un arī tūskas ķermenī. Sāpes, ko izraisa patogēnais augstais vējš, gan ārējais, gan iekšējais. Augsts vējš izraisa sāpes ar augstuma sajūtu, iespējams arī nejūtīgums un tirpšana. Jūtot šādu raksturu sāpes, gribas sasildīt sāpošo vietu. Augstas sāpes bieži vien rodas galvā, jostas vietā, vēderā un arī muguras lejasdaļā. To cēlonis ir patogēnais augstums vējš un aizsardzības enerģijas trūkums organismā. Ieteikums sasildīt sāpošo vietu, piemēram, uzliekot rokas. Dūstošas sāpes ir līdzīgas adatas dūrienim. Šīs sāpēm ir izteikta lokalizācija. Bieži tās ir krūškurvī,
Kuņģa rajonā, Vēdera lejzerā un arī Paribē. Cēlonis ir asins sastāvēšanās, ieteikums ar pirkstiem izvibrēt sāpošo vietu. Kolikas un krampi līdzīgi sāpēm, kas rodas sagriežoties kā ar nazi, tas varētu būt mieru un zarnu kolikas, krampi muskuļos. Cēlonis, enerģijas aizprostojums, enerģētiskais bloks, arī šīs sāpes iespējams novest sasildot sāpošo vietu, piemēram, uzliekot rokas. Sāpes klīdzējas patogēnais mitrums, gan ārējais, gan iekšējais. Spīlējošas sāpes spiediens sajūt gan arī tāds, ka galva plīst, lokalizācija krūskura, Kuņģa rajonā, Paribē, Vēderā, cēlonis enerģijas sastāvēšanās, galvas sāpju cēlonis, tas spiedošs sajūta, pārkaršana, paaugstināts asinsspiediens, pārslodze. Smaguma sajūta galvā rodas vai kājās un jostas vietā, cēlonis asinsrites traucējumi, enerģijas sastāvēšanās. Abos gadījumos asins un enerģijas sastāvēšanās ir līdzīgi purvam. Lai to novērst, jāveicina enerģijas plūsma, jāizvairās no patogēnā mitruma, jāierobežo ūdens saturošo produktu dzērienu lietošana. Jā, tātad mums pašlaik ārā ir marts, un marts ir pat, varētu teikt, bīstamāks par decembri un novembri, jo šis mitrums gaisā un vējš ir daudz vairāk kā pašā ziemas salā, jā, un iznāk tā, ka mums tieši katrā mēnesī pārsvarā ir šīs te klimatiskās izmaiņas ļoti svarīgas, kad arī kā tas reaģē uz mūsu ķermeni, jā, kā jau jūs redzat, pavasara saknes, vasaras sirds, atvasara liesta, rudens plaušas, ziema nieres, bet tā kā mums vairs nav tādas klimatētiski apstākļi, kādi bija daudz gadus atpakaļ, tad mums ir jāpievēršās ļoti daudzām lietām un arī, kā jau es jums stāstīju, arī šie te apstākļi izraisa daudz patogēnas lietas ne tikai vienā vietā, bet jau vairākās. Piemēram, martā apmēram vienā dienu skaitu pāri Latvijai virzās gar jūru, gan kontinentālais gaiss. 30% ir to dienu, kas ir kontinentālais, un tad 24 ir arktiskais gaisa temperatūras svārstības, un kas ir tuvu nullei ieplūstot kontinentālām gaisa masām, kas martam tik raksturīgi notiek krasas diennakts temperatūras svārstības. Dienā saules ietekmē, kas jau pakāpusies samērā augsti virs horizonta, temperatūra ir pozitīva, naktī sevišķi no jūras attālākajos rajonos negatīva. Marta pirmā puse visbiežāk jāpieskaita pie ziemas mēnešiem, bet otrajā pusē jau valdīt pavasars, bet tā kā mums pēc šīm klimatēriskajiem maiņām neatbilst, jā, tādam ziemas periodam pašlaik jau ir, var teikt, pavasara iestāšanās, tikpat kā sākusies ciklona fronts ir izplūdušas, nav sevišķi aktīvs, tāpēc šis mēnesis vismazāko nokrišu daudzumu arī vērts gadās samērā reti. Parasti nokrišu summa piekrastē nepārsniedz 20 mm, bet augstienēs 40 mm. Mēneša sākumā un beigās jau līst arī lietus. Sniega staga nevis palielinās, bet loga diena arī kļūst mitra un pats lāpja, bet augstās naktīs sasalst izturīgā sērsuma, no rīta izturot pat gājēju svaru, jā, tātad var arī būt tāds tā kā sali, kas būs tikai naktīs aktivizēsies, un tāpēc šajā laikā ir tīpaši būs bīstami gulēt, jā, pie šī atvērtā loga, jā, ja nu tiešām plaušas tik labi darbojas un daļēji ir jau pieraduši pie tā augstā gaisa, tad var gulēt, ja tu patstāvīgi guli, jā, visu ziemu pie atvērta loga, bet, citiem to neieteiktu mēģināt darīt. Visbiežāk arī vērojam dienvidrietumu, dienvidvirzienu vēju, to ātrums parasti būs Rīgas līcī vidē 5,6,5 mm/sekundē, turklāt stiprākie vēji vērojumi būs līdz ziemeļu daļā,
Lai gan valsts teritorija nav liela, vērojams diezgan krasta atšķirības starp rietumu un austrumu rajoniem. Bieži vien rietumu rajonos sniegs var nopust, upēs jau sākas ūdens līmeņa celšanās, ledus iešana jau dažās upēs izgāja, bet austrumu un ziemeļu rajonu upju basēnos vēl valda varbūt arī ziemas režīms, kur vēl kaut kāda daļa arī sniega sega ir. Gaisa vidējā diennakts temperatūra rietumu pusē pārsniedz 0 grādu, tātad plusos, un jau ap mēnešu vidu, bet austrumu rajonos mēnešu pēdējās dienās. Ja? Tātad marts būs tāds ļoti arī mēnesis, kas būs tāds ļoti gan mīnusos, gan arī plusos, un visu laiku šīs temperatūras svārstības ļoti izjauks mūsu šīs svārstības organismā. Būs tas gan mitrums patogēnais, gan augstums, jā, un tikko mēs nebūsim pietiekami arī pareizi apģērbušies, tad augstumu ļoti vienkārši ir ienest augstumu patogēnu, un mēs varam arī gultā guļot bez deķa, pliku muguru, apsaldēt muguru. Man ir ļoti nācies saskarties ar vairākiem pacientiem, ka pēkšņi viņš saka, es apsaldēju muguru, bet kur es varēju apsaldēt? Es man mājā ir karsts, es it kā guļu bez deķa, ja? Tātad plika mugura, bez deķa, kaut kāds vējiņš kaut kur velk, un šis patogēnais augstums ir mūsos iekšā. Un tad ir jādomā, kā viņu dabūt ārā. Tāpatās arī ļoti svarīgi ir šīs visas lietas nepieļaut augstumu kaitēm pietuvieties. Ir daudz cilvēku, kas rudenī arī pirms jau, kad sāks šie vēji un arī visādas tādas svārstības gaisā, tad viņi ļoti bieži staigā puspliki un tad pavasarī šis patogēnais vējš ir tiešām izraisījis šīs slimības jau. Un dažreiz var būt tās, ka šīs slimības nekādīgi jūsos neizpaužas, jūs neredzat tos simptomus, jums nav nekādas sāpes, jā, nav nekas iekšējs, tikai dažreiz varbūt tās jūs esat manījuši, ka vakarā vienkārši uznāk drebulis, ja? Un nekavēlti tāds teiciens, kāpēc mēs visi augstumā trīcam. Šis nepatīkamās sajūtas ir izbaudījis ik viens, bet to, kāpēc tā noteikti zinātnieki noskaidrojuši tikai nesen. Izrādās, ka drebuļi, ja, kas veidojās mūsos, vai nu kaut kāda vēsuma ietekmē vai šī te patogēnā vēja ietekmē, ja? Drebuļi ir kā aizsarga mehānisms, ar kuru starpniecību cilvēka ķermenis cenšas sasildīties. Trīcēšana ir viegla, bet ļoti bieži skeleta muskultūras saraušanās, kā rezultātā tiek izdalīts organismu sasildīšanai nepieciešamais siltums. Oregonas un Veselības zinātnes institūta ASV pētnieki arī pētīja šo mehānismu konkrētu uz nervu sistēmu, iedarbojās arī ar speciālu trīci, lai varētu pārliecināties, ka tiešām trīcēšanas drebuļu laikā cilvēka organisms sasildās un tika iedarbināta trīcēšanas aizsarga reakcija un trīce atrodas pašā zemākajā primitīvākajā organismu pašregulācijas līmenī. Tāpēc kontrolēt tā izpausmes praktiski cilvēkam pašam nav iespējams, neraugoties uz to, ka rezultāti tika iegūti eksperimentējot arī ar dzīvniekiem schēmas, kurās tika noskaidrots, ka drebuļs, kurus izraisa ķermenis pats, ja, viņš sāk drebēt tad, kad viņā ir tik liels augstums jau ienācis, ja, ne tikai ārējais, bet jau iekšējais, jo pārsvarā cilvēki saka, ir ēst telpā, man drebuļi piemetās, varbūt es taisos slims palikt, jā, bet nekādīgi viņi nespēja saprast, ka ķermenis speciāli tā reaģē, lai varētu izsist laukā kaut kādas augstuma pazīmes un lai mēģinātu sasildīties. Piemēram, arī jūtoties kaut kādam vīrusam, tuvojoties, arī cilvēkam sākas gan svīšana papildus, gan arī drebuļi. Ja? Tātad šis arī nozīmē, ka pārsvarā tas arī tas, ka ķermenis pats cīnās ar šo te patogēno augstumu, kas ir ķermenī. Tātad zemes starojums, kas nāk
tieši pavasarī tagad, kad zeme sāk vietām jau viņa pilnībā vaļā ir, jā, vietām varbūt kaut kur vēl ir sasalus Latgalē, bet praktiski zemes starojums, kas nāk no šīs zemes, kas sāk atpust, jā, ir ļoti svarīgs arī tas, ja ir ļoti liels mitruma daudzums, jā, tajā reģionā, kur mēs dzīvojam, tad šis mitrums ļoti arī ietekmē mūsu ķermeni. Tātad, ja ātrāk ir savs laiks un mazāk līņā un var vieglāk nokust sniegs un zeme atlaisties, tad šis patogēnais mitrums neienās, tad varētu būt tikai augstuma enerģija. Bet, ja ienāk šis patogēnais mitrums, jā, tad viņš arī vairāk un mazāk izsauc vīrusus ķermenī, jā, tātad bieži cilvēks saka, it kā ārā jau labs laiks ir, bet gribot, negribot, man kaut kādas iesnas ir piemetušās, un tad kaut cilvēks saka, man ir alerģija, jā, un tā arī ir, varētu teikt, šī augstuma alerģija, kad vienkārši sāk pilēt deguns, vai arī, piemēram, jums ir kaklas aizsmacis, jā, un cilvēks saka, ko es tādu nedarīju, nesaukstējos, bet pēkšņi pazuda balss. Ja? Tas arī šī augstuma ienākšana ķermenī, kas tieši rodas zemes starojuma rezultātā, ja? Kas nāk no zemes, ja? Tātad zeme sāk sasilt, ja? Gaiss ir siltāks, bet zeme tajā brīdī vēl ir augstāka. Ja? Un līdz ar to viņi izdala ļoti lielu mitrumu daudzumu. Ļoti lielu mitrumu daudzumu izdalot, viņi iedarbojas arī uz mūsu ķermeņiem tajā pašā laikā. Tātad, jebkurā gadienā cilvēkiem jāapzinās, ka ļoti vajadzīgs vitamīni, jā, un, piemēram, arī pārsvarā cilvēki ļoti domā, ka mēs vitamīnus saņemam ar pārtiku barību, jā, bet, tā tas nav. Jā, piemēram, ļoti labs ir tāds pretsaukstēšanās kokteils, un kur arī iesaku dzert pavasarī, piemēram, arī vīrusu infekcijām ir ļoti labs kokteils, kas izspiež un izspiež no bietēm, svaigām bietēm sulu, un, tad, teiksim, no vienas bietes, viena paliela burkāna un, teiksim, nepilna pusītes granātābolu, neliela citrons sulu. Tātad bietes, svaiga biete, burkāns, granātābols un citrons. Un šo te maisījumu samaisa vienādās daļās un pievieno vienu ēdamkaroti, tātad medu, ja? Lai no bietes sulas izgatavotu šo kokteili uz 30 minūtēm, pa priekš ieliek leduskapī un lietot šādu kokteili nevis pa glāzēm gan, bet pa 3 ēdamkarotēm stundu pirms ēšanas. Ja? Tātad šis būs vitamīnu kokteils, kas palīdzēs izvadīt šādu patogēno augstumu no ķermeņa, ja? Palīdzēs nesaslimt un arī tad dos vitamīnu devu. Tātad vēlreiz atkārtoju, svaiga biete, burkāns, granātābols un citrons ar visu mizu. Tātad visu vienādās daļās mēs paņemam, izspiežam sulu, tad pēc tam varam savienot visu kopā un lietojam 3 ēdamkarotes stundu pirms ēšanas 3 reizes dienā. Ja? Tātad šādu te bioaktīvo kokteili, kurus saturēs A un C vitamīnus un būs palīgs pret atpūtām, respiratorām, vīrusu infekcijām un arī palīdzēs izzīt šo patogēno augstumu, kas ir uzkrājies mūsu ķermenī, jo praktiski skatoties, testējot jebkuru cilvēku, jā, šis patogēnais augstums ir 89% cilvēku, 10%, kuriem tiešām viņi nav. Savā laikā arī es esmu bijusi saskārusies ar šo, un tāpēc es zinu, ka tiešām par to ir daudz jārunā, tieši jārunā pavasarī, kad ir liels mitrums gaisā. Tad ir ļoti svarīgi arī bioloģiski aktīvo punktu masāža. Ja?
bioloģiski aktīvo punktu masāžu, veicina respiratoro slimību ārstēšanu, profilaksi, stimulē interferonu un antivielu veidošanos. Masāžu jāveic 2 reizes dienā no rīta un vakarā. Pirmais punkts atrodas ar 7. kaklas kriemeli un krūšas kriemeli. To masējot galvu jānoliek uz priekšu. Jā, tātad aizmugurē mēs meklējam 7. kaklas kriemeli, jā, un tad masējam šo punktu. Teiksim, 1 minūti masējam, nevajag masēt neko daudz ilgi, 1 minūtīti pamasējam pulksteņa rādītāju virzienā, tātad. Un otrs punkts atrodas zem pakauša kaula iedobīties starp muskuļiem un vietā, kur ir matu augšanas robeža. Ja? Tātad tas ir šeit, jāskatās, šeit ir tie 2 pauguriņi, un starp tiem 2 pauguriņiem galvā ir šis punkts. Tātad trešais ir pāra punkts. Tie atrodas apus augšlūpas rievai pie deguna spārnu pamatnes, ja? Tātad šitais vietās, šajās vietās, ja? Un tad mēs viņus arī masējam tādā veidā. Šos tas ir trešais punkts. 4. pāra punkts ir uzacu iekšējos galos, ja? Tātad tas ir šeit, te iekšpusītē pie uzacīm, ja? Un arī veidojam tādus, masējam šos punktiņus, arī pulksteņa rādītāju virzienā 1 minūtīti mēs masējam, ja? Tātad mēs šādā veidā izdzenam patogēno augstumu un arī aktivizējam imunitāti. 5. pāra punkts atrodas miega artērijas pulsācijas vietā, ja? Tātad tas ir šitais te vietās, vajag sameklēt tādu sāpīgu punktu, bet skatieties tā, kad jūs ienāk uztē, lai jūs pārāk neuzspiestu arī uz miega artērijas, tas jādara ļoti maigi un pulsējoši tā, jā, tā lēnijām abās pusēs, jā, lai vienlaicīgi un ne vairāk kā 1 minūtīti, jā. 6. punkts ir uz roku mazajiem pirkstiņiem, to virspusē iepratī naga pamatnei, jā, tātad šeit, jā. Tātad mazos pirkstiņus masējam, ņemam no apakšējās pamatnes un uz augšu līdz nagam, ja? Masējam, izmasējam. Kad jūs masēsiet, jūs jutīsiet noteikti, kad ir kāds sāpīgs pirksts, nozīmē, ka jums ir augstums mugurkaulā un šos abus mazos pirkstiņus no apakšas pamatnes uz augšu izmasēt arī katru pirkstiņu apmēram minūti, neilgāk. Ja? Tātad 7. punkts atrodas plaukstas virspusē vietā, kur beidzās rieva starp īkšķi un rādītāju pirksti. Ja? Tātad šajā te vietā, ja? Šajā vietā ir patogēnā augstuma punkts, arī dzīvības enerģijas punkts, un šeit viņi masējot, ja? Šeit, kur savienojas šie te pirksti. Masējot, jā, šo punktu, jūs aktivizējat savu imunitāti un arī palīdzat šādam te augstumam un iekšējām vēja vibrācijām iziet no ķermeņa. Bet tas jādara ir cītīgi vismaz nemazāk kā 2 nedēļas un profilaktiski vismaz 2 reizes nedēļā, profilaktiski visu pavasaru, kamēr iestāsies vasaras periods. Tātad ļoti labi arī ir visi ķermeņa tāda masāžas, jā, lai arī ķermenis uzsildītos un tīpaši izmasēt arī galvu pirms gulēt iešanas, jā. Tātad paņemt no pieres sākt un lēnām visu izmasēt, jā. Šādā veidā no pieres uzsākam un līdz pakausim izvibrējam savu pieri, jā, tātad pieri galvas pamatne aizmuguri izvibrējam. Tas arī palīdz gan atslābināties, gan arī, teiksim, tādām kā nervu spriedzēm un arī tādiem blokiem, kas ir ķermenī, viņi izies laukā. Līdz ar to arī jutīsieties daudz labāk, jā. Tāpat tās arī ļoti svarīgi ir tai posmā,
kad šie vīrusi staigā, arī ļoti svarīgi ir, kādu ēdienu mēs ēdam, ja? Jo pārsvarā pēc klimatēriskiem apstākļiem ziemu, kā jau mēs sadalījām, 2 posmos, sauss un atkusnis, ja? Un šo posmu varētu saukt atkusnis, ja? Tāds tā kā pavasara periods jau sākas. Šajā laikā, ja, pirms ļoti svarīgi ir cilvēkiem rūgtie produkti, un tīpaši viņi nav jālieto visu gadu, bet klimatēriskajos apstākļos, un teiksim, kad šeit rūgtvielas, ja, kas te satur rūgtvielas? Rūgtvielas satur daudz garšvielas, ja, līdz ar to arī, teiksim, kurkumu, par ko es esmu jau runājis citos savos webināros, ja, tad vajadzētu vienu ēdamkarotu kurkumus katru dienu apēst, vai nu viņu iemaisot jogurtā, kefīrā, vai nu arī uzdzerot vienkārši ūdeni virsū. Ja? Tātad tas palīdzētu arī izvadīt šo te patogēno augstumu un mitrumu no ķermeņa. Ja? Tīpaši arī sirdī un asinsvadiem ir ieteicams arī sinepes, selerijas, kāļi, greipfrūti, melnā šokolāde, kafija, timjāns, sezamas sēkliņas, mandeles, kanēlis, kardamons, magonis, kadiķa ogas un grīķi. Iespējami arī citi rūgtie produkti, bet rūgtie nevis asie. Rūgti ir arī melnā un zaļā tēja, rūgtie salāti un baziliks. Tomēr ir augstie produkti, tāpēc būtu tie jālieto tikai vasarā. Ja? Tātad salāti un baziliks ir augstie produkti, ja? Tos tā kā nevajadzētu lietot. Tātad ir vēl arī citu rūgto vielu īpašību no rūgtiem produktiem. Sirds uzņem enerģiju. Mūsu sirds kā dzīvības centrs ir līdzīga ugunī. Salu laikā tās ilga ķermeni. Ja sirds vēl saņem arī atbilstošu pārtiku, sals nebūs bīstams, pat tad, ja valdīs arī mīnusi. Ja? Tātad atpūsnes laiks, kad sauso salto gaisu nomaina drēgnums un mitrums, salīdzinot ar salu, atpūsnes ir neveselīgs, jo atgriežas saukstēšanās slimības, sāsinās hroniskās, tāpēc šajā laikā nepieciešams pastiprināt rūpēties par savu aizsardzības enerģiju. Ja, tās ir tie vingrinājumi, ko es jums stāstīju. Jāpievērš uzmanību ādai. Ādai nepieļaut ādas sausumu vai lobīšanos. Degunam, kad ir riesums, jāēd karstie produkti. Plaušām tas pats kā degunam. Plaušu dzīvības centram ir attīroša funkcija, kas kopā ar resno zarnu nodrošina organismu tīrību. Atkušana laikā produktiem pārsvarā jāpiemīt karstajām īpašībām. Ieteicams lietot vistas gaļu ar asām garšvielām, persikus, žāvētus, džemu, konservētus produktus, avenes visos veidos, rīsus, kā arī produktus baltā krāsā, piemēram, ķīniešu redīsus. Savukārt plaušu enerģiju atkušana laikā sintezē no produktiem arī asu garšu pipariem, sarkanie, baltie, rozā, melnie pipari, sīpoliem, lokiem, ingvera, ķiplokiem, koriandra, vircēm, melnajiem rutkiem, garajiem redīsiem, mārukiem un kolorādiem. Ja? Tā ir tā barība, kas vajadzētu būt mums pārsvarā šajā laikā, kad ir šis mitrums patogēnais tiešām ir ārā un līdz ar to arī ienāk mūsu ķermenī. Ja vēlaties atvesļot savu sirds un asinsvadu sistēmu un plaušas, dar zināt, ka tie produkti, kas ieteicami savu laikā atkušana periodā, ir jāierobežo un nav jālieto nemaz. Un otrādi, produkti, kas stiprina veselību atkušana laikā, nav ieteicami salā, lai ziemā fantastiski atvesļotos. Ziema ir vislabākais laiks, tad arī līdz maijam šis laiks ir tiešām tas, kas palīdzēs arī sakārtot savu veselību. Ja? Tam pie augstiem produktiem ir pieskaidām lielākā daļa svaigo augu, dārzeņu, arī cūgaļi ir augstais produkts.
Vienīgais, ja cūgaļi mēs pagatavosim kopā ar čili, pipariem un ķiplokiem, jā, tad viņi būs silts produkts. Bet, ja mēs cūgaļu vienkārši tāpat sacepsim uz pānus, viņi būs augstais produkts un viņi ienesīs mūsu ķermenī vēl lielāku augstumu. Un arī pīļu gaļa arī ir augstais produkts, zīvis, krāpji, garneles, hurma, jā, tātad auglis hurma arī ir augstais produkts. Dažreiz pēc ēšanas tad cilvēkam kļūst augsti, jo ir lietot šie augstie produkti, un viņš pat dažreiz nesaprot, no kā viņam tas drebulis ir uznācis. Un varbūt arī pat mutē rasties vēsums un sākt arī, teiksim, tādas sajūtas būt, ka burkšķēt zarnās, un dažiem pat rodas arī caurē, jo pārāk liels augsto produktu ir bijis mūsu organismā, jā. Tomēr ir arī neitrālie produkti, kam nav izteiktu karstu vai augstu īpašību. Tie ir putraimi, graudi, maize un kartupeļi. Ēdieni, kas sastāv no vairākiem komponentiem, uz katru organismu iedarbojas atšķirīgi. Tas, ka vienam liksies karsts, citam būs augsts, tāpēc katram jāieklausās arī savās izjūtās. Ja? Tātad jāieklausās, kā jūsu ķermenis reaģē uz kādu produktu, jo, piemēram, mandarīni var būt gan augsts, gan arī karsts produkts. Ja mandarīnus mēs apēdam 3-4, tad viņi mums iedarbosies kā augsts produkts, bet ja mēs apēdīsim mandarīnus jau ļoti daudz, viņš var iedarboties arī kā karsts produkts. Jā? Visi produkti ķermenī izraisa karstumu vai augstumu. Mēs šos produktus saucam par karstajiem un augstajiem. Tāpat, kad tie, kas mutē rada dedzinošu sajūtu un siltumu kuņģī, ir karstie produkti, piemēram, svaigs invers, arī alkohols, sīpoli, ķiploki, sarkanie melnie pipari, aitas un vistas gaļa, zemes rieksti. Kaut arī ūdeņaina organismā izraisa siltumu mandarīni, tos karstās īpašības izpaužas, ja tos apēd pietiekami daudzumā, jā. Bieži vien karstie produkti rada slāpes un sausumu mutē, var izsaukt sviedu. Šos produktus lietojot attīrās deguns un apsargst acis. Produkti, kas mutē un kuņģī izraisa vēsumu, ir augstie, piemēram, biezpiens, skāpiena produkti, piparmētras, tēļi vai piparmētras lapiņas salātos, jā. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ēdienkartē ir jābūt visām garšām, tomēr īpašajos laika apstākļos kādai vienai garšai jābūt obligāti katrā ēdienreizē. Pārējās garšas var būt, bet var arī izpalikt. Diemžēl ļaudis aizraujas tikai ar vienas garšas produktiem un lietotos visos gada laikos, jo viņiem garšo un izvairās no produktiem ar citu garšu. Tas nav pareizi. Jābūt garšu līdzsvaram. Ja garšu līdzsvars ir izjaukts, cieši iekšējā orgāna. Ja ēdienkartē ir par daudz skābā, cieši aizkuņa dziedzers un kuņģis. Ja ēdienkartē ir par daudz rūgtā, cieši plaušas. Ja par daudz asā, aknas. Ja par daudz sāļās, sirds. Saldā pārāk daudz organismā, jūs apēdat nieres cieši, un tā ir mūsu iedzimtās enerģijas krātuve. Ja? Tātad mums ļoti jārūpējas par mūsu nierēm, lai iedzimtā enerģija netiktu traumēta. Līdz ar to arī ir ļoti svarīgi atcerēties, kad pašlaik arī ir vajadzīgs tās rūgtvielas sirdī un arī ir jāpadomā par plaušām. Ja? Jo plaušas tāpatās kā deguns, plauša dzīvības centram ir attīroša funkcija, kas kopā ar resmo zaru nodrošina organismu tīrību. Ja? Līdz ar to ir ļoti svarīgi šie karstie produkti šajā posmā. Ja? Tātad tas ir ļoti svarīgi. Es kaut kur esmu sastinguši. Jā, ceru, ka visi man dzirdēja. Un savukārt plaušas enerģija atpūšas laikā sintezē no produktiem asu garšu. Tieši plaušu enerģija tā svarīgākā šajā laikā, lai mums pēc tam vasarā nebūtu nekādas problēmas arī ar aizkuņu dziedzeri, ja, un kuņģi, ja mēs
spēsim šai laikā ievērot, kāds ēdiens ir vairāk vai mazāk vajadzīgs. Jā. Piemēram, ļoti svarīgi arī pievērsties jau tagad un zināt, kāds laiks būs apmēram aprīlī, jo, teiksim, aprīlī, tad, kad būs pavasars iestājies vispilgtāk, to izjutīsim aprīlī un anticikloni vairāk nekā martā. Pārsvarā arī pāri Latvijai virzās kontinentālais gaiss 42% dienā, jā, dienas skaits, kas vada arktiskais un jūras gaiss, ir vienāds šajā mēnesī. Visa teritorija atrodas ciklona dienvidu daļā vai arī anticiklona ziemeļu daļā, tāpēc dominē dienvidu rietumu vējš, vairāk ir bezvēja diena, jūras vētra maz. Ziemā anticiklona nesa augstu gaisu, bet tagad saulainās dienās temperatūra pārsniedz 20 grādus, bet mēneša beigās ir novērots arī pat līdz 25 līdz 26 grādiem. Tas ir aprīlī, kas mums ir gaidāms. Ieplūstot arktiskajam gaisam, nakts temperatūra augstienēs var pazemināties līdz pat mīnusiem. Vidēji dienvidu rajonos temperatūra pārsniedz 5 grādu plusā un robežo 15 grādiem dienā, bet ziemeļu rajonos ap 25. datumu varētu arī būt dažādas salnas un vēl arī mīnusos. Mēneša sākuma austrumu daļu klāj arī vietām sniegs, vidzemes augstiemē tā biezums var būt līdz pat 5 centimetriem. Sniegs nokūst jau pirmajā dekādē, vienīgi Aiziņkalna apkārtē tas parasti vēl saglabāsies arī otrajā dekādē. Aprīlī pakāpeniski sāks atklāt zeme, kurās vietās vēl nebūs atkususi, jā, jo pašlaik jau ir daudzās vietās atkususi. Parasti pavasara norises dabā izvērsties virzienā no rietumiem uz austrumiem. Kurzemniekiem pavasarīgajā jūras krastā grūti noticēt, kāda ziema vēl valda Latgalē. Strauji pieaug dienas garums un parasti saule spīd jau 200 stundu. Apaugušos dienas skaits neliels, jā, 6 līdz 7 dienas mēnesī. Ja? Nokrišana daudzums salīdzinot ar martu nedaudz pieaug zemienēs ar 30 mm, bet augstienēs ar 45 mm. Novērojam arī pirmais pērkons, kad nokrišana nav daudz, šis ūdeņiem visbagātākais mēnesis, jo intensīvi kļūst palu un plūdu laiks jau būs beidzies un palienas un zemākās ieplūks pārplūst. Laukos zemes ceļi vairs nav izbrautami. Tātad ūdens temperatūra upēs mēneša beigās vidēji pieaugs, jā, tātad aprīlī līdz pat plus 12 grādiem un upēs stāv visā dziļumā vienādā, bet dziļākajos ezeros pie dimena saglabāsies augsts ūdens. Jā. Tātad tas nozīmē, ka aprīlis nebūtu tas laiks, kad vajadzētu mēģināt jau peldēties, jo šīs patogēnais augstums, kas ir ūdenskrātuvēs, ir visbīstamākais, jā, kur cilvēki tiešām apsaldējas un tiešām ļoti slikti pēc tam jūtas. Jā. Un tas nozīmē, ka šis augstums ir ļoti bīstams veselībai. Jā. Tātad arī, kā jau es teicu, arī cilvēku āda nādzuma nepārtraukti pakļaut ārējās vides iedarbībai, līdz ar to arī mēs caur matiem, caur ādu šo augstumu uzņemumu, jā, un līdz ar to, teiksim, arī tautas ticējumi, ja mēs ticam tautas ticējumiem, martā pat arī skatoties pēc tautas ticējumiem, ja, piemēram, jau cīrulis ir aplidojis un lido augstu, tad būs jauks laiks. Ja cīruļi ir pelēki, būs īsts pavasars. Ja cīruļiem ir balta pavēdera, tad vēl nozīmē, ka vēl var būt sniegs. Ja cīruļi ierodas, kad ir sniegs, tikpat daudz vēl piesniks klāt. Ja cīruļi iedzied vecā mēnesī, būs silts pavasars. Ja cīruļi iedzied jaunā mēnesī, būs augsts un vējains pavasars. Ja cīrulis baidīdamies vien iečersis, būs lietus, ja cīrulis vakarā dzied otrā dienā, būs slikts laiks. Ja sniegā redz vardi, būs karsta vasara. Ja sniegs ātri nokūst, vasarā būs liela plūdi. Ja marts silts, aprīlis būs augsts un puķiņains. Ja? Tātad, teiksim, es varētu teikt, ka vardi jau es redzēju, un
teiksim tā, kad dārzā man vēl ir sniegs, bet grāvī sniega nav, un par grāvi jau Varda jau bija atdzīvojusies. Tātad Varda jau sāk ceļu, jau sāk uzsākt, tātad gaidām arī karsta vasara. Bet tas nav tas svarīgākais, ja, piemēram, mēra viena cilvēka mūžu, tad mūžs varētu būt arī ļoti ilgā laika periodā ļoti būtiski mainīties, un tāpat arī zemes klimats, līdz ar to, protams, laika apstākļi ir ļoti mainīgi, jo vien brīdi pašlaik tie redzējums ir viens, tāpēc kaut kādu laiku var mainīties gaisma atmosfēras un ļoti daudz kas cits, un mainīties arī šis te. Ir pat ļoti daudz hipotēžu par to, kāds klimats Latvijas teritorijā bijis agrāk. Samērā vienprātīgi ir konstatēts, ka ledus laikmetri ieņem likumsakarīgu vietu zemes garos attīstības lielākajos ciklos, kā tie sākušies tūlīt pēc kalnu veidošanās galvenās fāzes. Vairākums klimatologu un ģeologu uzskata, ka pat labam dzīvojam starpledus laikmetā, kuram jābeidz apmēram pēc 10 vai 20 tūkstošiem gadu, kad atkal sāksies jauns apledojums. Pēdējais lielais apledojums kulminācija sasniedz apmēram 20 tūkstošu gadu pēc tam, kad sāka pakāpeniski kaut nevienmērīgi izust. Pašreizējā Latvijas teritorijā kopīgi ieviesās apmēram pirms 12,500 gadiem, bet īsts mežs sāka veidoties pirms 10 000 gadiem ledus laikmetu pēc ledus laikmeta pirms mūsu ēras. Pēc ledus laikmeta ļoti raksturīgi ir tā sauktais klimata termiskais maksimums, apmēram pirms 7500 gadiem līdz 4600 gadiem. Gaisa vidējā temperatūra pārsniedz pašreizējo vidējo temperatūru apmēram 2 grādi plusā vai -2 grādi. Iespējams, šajā laikā ziemeļos pilnīgi izzūd aktivizētais ledus. Šo pieņēmumu balsta pasaules okeāna līmeņa paaugstināšanās par vairākiem metriem. Apmēram arī pirms 2700 gadiem arī atlantiskajā periodā klimats kļuva vēsāks. Ja? Tāpēc arī šeit visu laiku visi runā par šīm te klimata svārstībām un par ledus laikmetu, un kas atnāks un kas neatnāks, bet katram cilvēkam piemīt spēju līdz noteiktai robežai nejūtot diskomfortu pārvarēt nelabvēlīgas apstākļus, kas rodas mainoties gaisa temperatūrai un mitrumam, atmosfēras spiedienam, dabiskā mākslīgā starojuma intensitātei, vēja stiprumam, gāžu daudzumam, ieelpotajā gaisā. Šī spēja gan katram cilvēkam ir atšķirīga. Daudz kas atkarīgs arī no cilvēka iedzimtības, ieradumiem, interesēm, veselības, arī uzskatiem. Maziem bērniem, sirmgalviem, slimību novārdzinātiem krasas laika pārmaiņas ātri rada diskomfortu. Sajūtu pretī vesels un norūdīts cilvēks tās ietekmē maz. Tieši gaisa tā īpatnības sastāvs laika apstākļi ietekmē cilvēku pašsajūtu, viņu veselību. Gaisa temperatūra un mitrums nosaka cilvēku organismu siltuma apmaiņu, līdz ar to elpošanu, sirdsdarbību, asinsrita, vielmaiņu un ķermeņa ārējās virsmas ādas funkcijas. Cilvēku pašsajūtu pirmām kārtām ietekmē gaisa temperatūra un mitrums, kas nosaka gaisa siltuma saturu, pēc tam ierindojas vējš, jo tas rada piespiedu siltumu pārnešanu, kas cilvēkiem ir patīkams siltā laikā, bet nelabvēlīgi augstā laikā. Pie nozīmīgiem meteoroloģiskiem elementiem, kas ietekmē cilvēku organismu, pieder arī saules radiatori, mākoņu daudzums, jo tas nosaka apgaismojuma apstākļus, siltuma daudzumu uz zemes nonākušo ultravioleto staru daudzumu, cilvēka spējas aklimatizēties. Aklimatizācijas spējas cilvēkam ļoti lielas. Cilvēks var dzīvot visās zemes klimatēriskajās joslās, no ekvatora līdz poliem, un visā augstumā no jūras līmeņa līdz 4500 metriem. Atsevišķiem cilvēkiem, pat veselām etniskām grupām, šīs spējas ir daudz mazākas. Pielāgošanās apkārtējās vides apstākļiem sauc par adaptāciju.
Tā ir divi veidi. Ģenētiskā adaptācija ir izveidojusies evolūcijas procesā, daudzu paudžu dzīves gaitā. Otra veida fizioloģiskā adaptācija attīstās atsevišķi individu mūžu, piemēram, cilvēku pārceļoties citu klimatētisko joslu. Bērnībā aklimatizēšanās noris vieglāk nekā brieduma gados. Pret bērniem līdz 1 gada vecumam tā nav ierobežota. No 10 gadu vecuma spējas aklimatizēties strauji pieaug, sasniedzot maksimumu starp 20 un 40 gadiem. Pēc tam tās atkal samazinās. Pielāgošanās ekstremālajiem klimatiskiem apstākļiem ir daudz sarežģītāk. Daudzi cilvēki nevar tiem pielāgoties, jo viņu organisma adaptācijas spējas nav tik lielas. Šādiem cilvēkiem vajadzētu pārcelties uz Afriku, kur klimats ir vairāk piemērots, vai arī vismaz jāmēģina mākslīgi radīt sev iespējami optimālus apstākļus. Kāpēc grūti dzīvot karstajā klimatā? Eiropiešiem salīdzinot tropu joslas iedzīvotājiem mazāk spējas pielāgoties karstā klimata apstākļiem. Trūkums antisanitārie apstākļi, slidus dzeramais ūdens karstajās zemēs ir cēlonis specifiskām slimībām. Tas galvenokārt ir infekcijas slimības, kas izplatās arī kukaiņu ūdens starpniecību, malārija, dzeltenais drudzis, miega slimība, malārija, izsituma, tīra, dizentērija, citas visugrālās kuņģu zēnu slimības. Nemaz nav jābrauc uz karstajām zemēm, organismu pārkaršana var notikt arī Latvijas apstākļos. Karsta saule, darbs karstajās telpās, pārkurināta pirts, cietušajām slikta dūša. Noteikti cietušiem slikta dūša, pātrināt sirdsdarbību un elpošanu. Gadījumos temperatūra sasniedz pat 42 grādu un iestājas bezsamēni. Slimības saistītas notiek arī ar sezonām. Noteikti sezonām saistītas daudz slimības. Slimību mirstības statistika liecina, ka svarīgi ir sociālie apstākļi un vecums. Ja? Līdz ar to apkārtējs vidas kritiskā temperatūra pārsvarā ir tad, kad temperatūra ir 20 grādu plusā un relatīvais mitrums ir 85 mitrumā, jā, tad tas nozīmē, ka tas arī pat karstums ir cilvēkam ļoti slikti uz viņu reaģē. Ja cilvēks ir zemās temperatūras, gaisa minimālā temperatūra, ko cilvēks spēj izturēt, ir atkarīgi no veselības stāvokļa un apģērba, taču galvenokārt no vēja ātruma. Nemazāk svarīgi ir morāla sagatavotība. Vājiem cilvēkiem, kurš nav radis grūtības pārvarēt ātrāk, draud apsaldējumi, pat nocelšana. Pazeminoties ārējās vidas gaisa temperatūrai, palielinās siltuma atdevi no ķermeņa. Jā, tāpēc arī daudz cilvēku uzskata, ka pirms apģērboties mazāk, viņas var tā kā ātrāk novājiet, jā, jo saules iedarbojas arī uz zemādas taukiem. Jā. Bet šajā gadienā tas tik daudz nenotiek, kā vairāk asinsvadu sašaurināšanās. Noteikti tā redzams, ka arī cilvēki, kas, piemēram, necieš pat 0 grādus, jo tad ir ļoti daudz liels mitrums gaisā, ja, jo pie 0 grādiem būs lielāks mitrums nekā pie mīnusiem lielākiem, ja? Un šajās mērenās ritmiskās ietekmes veidojas uz māņu orgāniem, rada nomierinošu efektus. Tad, ja cilvēkam ir viņš pieredz pie tāda gaisa, ja? Un īpaši jārunā arī par gaisa īpatnībām jūras krastā. Gaisā ir diezgan liela elektrības krājuma uzlādēta molekulu grupu veidā, ja? Tātad, piemēram, ir tie saucamie pozitīvie un negatīvie joni gaisā, ja? Šīs uzlādētās daļiņas sauc par gaisa joniem, jeb arejoniem, un tie var būt gan pozitīvi, gan negatīvi lādēti. Atmosfēras ietekmē dzīvos organismus ne tikai temperatūra, mitrums, spiedienu, meteoroloģiskajiem faktoriem, bet arī elektriskajiem lādiņiem, ja? Tātad, galvenais parametrs, kas raksturo gaisa ionizāciju, ir jonu skaits kubikcentimetrā, ja? Tātad, lai cilvēks labi justos,
ir vajadzīgi vieglie joni, kuriem ir liela pozitīva, ir īpaši negatīvi lādētajiem joniem. Vienā kubikcentrā gaisa var būt no 50 līdz 1000. Visvairāk tas ir laukos, mežos, liela ezera, jūras krastā, spēcīgi ionizātori tūmā. Vismazāk pilsētās liela piesārņojuma avotu tūmā, bet smagie joni, ko jau pieskaitām veselības kaitīgajiem faktorām, ir dažiem simtiem līdz 10 000 vienā kubikcentimetrā. Ja? Tātad šīs gaiss, ja, kas ir apkārt, ja, un kur ir mazāk šie te negatīvie joni, kas ir vieglie joni, kas ir pozitīvi organismam, tur arī cilvēkiem vairāk ienāk šīs mitrums un arī šīs vēja enerģija. Ja? Tātad cilvēka iedarbības laika apstākļiem un klimata arī rodas arī tad, ja viņiem ir siltuma efekts. Ja? Tāpēc, kad, piemēram, ļoti daudz cilvēku neiziet no telpām, tad, kad ir augstais laiks vai arī lietus līst, un uzskata, ka telpā būs labāk, bet rodas arī šīs te siltuma efektu un mitruma efektu iedarbība arī dzīvojot paaugstinātā gaisa temperatūrā, tieši mājoklī, ja, kur ir gaisā ir pārāk sauss gaiss, ja, pretēji tam, kad ja viņš iziet ārā, šeit īpaši ar ogļskābās gāzes, ūdens tvaiku, dažādi citi piemaisījumi, daudzuma palielināšanās gaisā, kuru dēļ rodas tāds sauktais siltuma efekts. Ja? Līdz ar to šeit ir citas vibrācijas, kas ir organismā, un viņas neļauj tā kā arī mierīgi cilvēkam justies, jo pārāk sausais gaiss, ja, un līdz ar to tad arī gadu laika maiņa var iespaidot locītavas, muguras veselību, jo mugura mums ir simbolizē dzīves pamatus. Ja, līdz ar to ļoti bieži šis te gan mitrums, gan arī sausais gaiss tieši skar mūsu tieši galveno centru, nervu centru, kas ir mugurā. Ja. Un līdz ar to tad ir nepamatotas sāpes, ka cilvēks nesaprot, kāpēc viņam sāp, un ir tā, viņam liekas, ka viņam tad nevajadzētu nekam būt, viņš nav neapsaldējies nekas, bet šīs sāpes tomēr rodas, ja? Un tas nozīmē, ka šeit tad vajadzētu vairāk vai mazāk taisīt arī tādas vannas, kas palīdz arī šādu te patogēnu augstumu izvadīt caur organismu, ja, un šīs vannas, ārstējošās vannas būtu, ja mēs vannā pievienotu 2 kg jūras sals un vannas ūdens temperatūra būtu 38 līdz 39 grādi vairāk, un mēs gulētu tādā vannā apmēram no 15 līdz 20 minūtēm. Pēc tam mēs no vannas izkāpjot, mēs neskalojamies, bet vienkārši nosisinām ķermeni, un lai tas sāls, kas mums ir bijis izšķīts, lai viņš tā kā paliek uz ādas. Ja? Līdz ar to šie mikroelementi, kas ir sālī, ieies mūsu nospiestajos nervos, un arī palīdzēs izvadīt caur sāli un caur ūdeni to mitrumu, kas ir ienācis mūsu ķermenī. Ja? Tātad arī ļoti labi ir, ja cilvēki dzīvo laukos, viņi var arī taisīt sienu vannu, ja, no sienu kaut kādiem atvirumiem, ja, kas ir paņem un tad apmēram tur vajadzīgs kaut 3 saujas sienu, pavārīt tādā palielā daudzumā ūdens, apmēram 10-15 minūtes tad to pieliet vannai un iet arī tādā vannā, ja, un tur būs dažādi sālīši, dažādi novārījums, kas arī palīdzēs atbrīvot šos te iekšējo augstumu, kas ir muskuļos. Ja. Tad var veidot arī lavandas vannas, ja. Tas ļoti labi ieteicams ne tikai pie sirds un nervu sistēmas nosprostošanās, bet arī reumatismu, podagas
podaļas slimībām, ja kādam ir, jā. Un tad, ja nav dabīgā lavanda kā tēja, kuru var pavārīt un tad pievienot ūdenim, tad var ēterisko lavandu ceļu pievienot 20 pilienas ūdenim un arī ir tādā vannā, jā, tā tas arī uzlabos ļoti labi jūsu organismu un palīdzēs cīnīties ar šo te vēju enerģiju ķermenī. Ļoti labi ir arī tad, ja cilvēks arī var pagatavot skuju vannu, jā. Tātad skuju vanna ir tīpaši mazina nogurumu sāpes, nervu slodzi, nervu sistēmas uzbudinātību, skuju aromāts uzlabo arī garastāvokli. Tā veicina iekšējo orgānu, skeletu, muskuļu apasiņošanu, stiprina nervus, palīdz sirds slimību gadījumos pie bronhītiem, rinītiem, gastrīta, neirastēnijas, bezmiega, paralīzes, podagras, reimatisa, išjāša, locītava iekais un ādas slimībām, aptaukošanās, elpceļu, katakras, astmas un elpceļu slimībām, palielina elpošanas biežumu un veicina apetīti, pazemina arteriālo asinsspiedienu, uzlabo pašajūtu klimakterija periodā. Tās veicina pēc pārcies slimības, bet gan vannai pievienot 20 pilienas priežēļas, kas var izmantot arī inhalācijām. Jā, var arī ņemt vienkārši skujas, jāpaņemt ārā dārzā vai mežā un apmēram vienu sauju skuju vāra 20 minūtes puslitrā ūdens, pēc tam nostādina un to te skuju novārījumu pielēja vannai un līdz ar to šādā vannā arī vannojas neilgāk par 20 minūtēm. Ja? Tātad ļoti labi uzlabos veselību. Un vēl var pagatavot ļoti labi, piemēram, tad, kad cilvēks ir saaugstējies, var pagatavot arī sinepju vannu. Ja? Gatavo vannas ūdenim pievienojot apmēram 200 gramu līdz 300 gramu sinepju pulvera. Šādai vannai piemīt izteikti ādu kairinošas īpašības, tas veids uzlabojas perifērā asinsrete, pastiprinās sviedru izdalīšanās, reflektori uzlabojas vielmaiņa, asinsrite, iekšējos orgānos, samazinās gludās muskultūras spazmas, sinepju vanna izsauc ādas kairinājumu un apsārtumu. Tās ieteicams akūta elpošanas ceļu iekaisuma, arī bronhīta, peimonijas, centrālās perifērās nervu sistēmas slimību gadījumā, balsta kustība aparāta pēctrauma periodā, roku un kāju peldēju izmanto apmēram 3 līdz 4 ādamkarotes sinepju pulveri un ieber audumu maisiņā un ievieto bļodā 36–37 grādu karstumā, nedaudz pamīca, lai izdalītos sinepju pulveris. Kājas šādā peldē iemērts līdz apakšstilbu vidum, bet rokas līdz elpoņiem. Šādas vannas palīdz bezmiegu un migrēnas gadījumos un pie astmas lēkmēm. Lai ārstētu kronisku iekaisumus, vannas lieto ik pārdienas kopumā 10 procedūras. Akūtu respiratāro slimību gadījumos pietiek ar 4 vannām. Peldes ilgums kopējai ķermeņa vannai ir 10 minūtes. Uzmanību sinepju vannas drīkst izmantot tikai uz veselas ādas ķermeņa, jūtīgākās daļas un maigākās ādas vietas pirms peldes var ieziest ar vazelīnu. Sinepju pulveri nedrīkst karsēt, citādi tas zaudē savas dietnieciskās īpašības. Ja? Tātad jāatceras arī tās. Tātad ļoti svarīgi arī šajā periodā, neskatoties uz to, ka sāk parādīties saule, ir D vitamīnam, ja? Jo D vitamīns tieši pat vēl svarīgākā rudenī un ziemā ir tieši pavasarī pirms vasaras iestāšanās, tātad praktiski marts, aprīlis noteikti būtu D vitamīns pastiprināt jālieto, jo sākas dažādas arī tiešām tādas kā sajūtas visa organismā, kad, kā jau es teicu, ka tad būtu tā kā reimatisms, kad vāji muskuļi un dažiem cilvēkiem vairāk
sāpes parādās zobos un arī nervu darbības traucējumi, tāds satraukums, uzbudinātība, jā, slikts miegs, depresija, jā, tas arī tieši ir šī D vitamīna trūkuma dēļ, jo ziemas periodā D vitamīns ir ļoti mūsu ķermeņa izdalījies, un tāpēc vajadzīgs ir papildus ne tikai ēdienā, bet arī, teiksim, kā uzturu bagātinātāju formā iegādāties un palietot, jā, tātad līdz maijam, lai viņš dot mums arī organismam tādu labsajūtu, jā. Līdz ar to ļoti svarīgi ir arī kā mēs sev dienu programmējam, tāpēc katru rītu, kad mēs pieceļamies, mums nevajadzētu uzreiz liekt no gultas ārā, bet vajadzētu pie sevis aizvērtām acīm iedomāties varavīksni un visas krāsas izpludināt cauri savam ķermenim, jo tieši tas, kā mēs dienu uzsāksim, tā arī mēs jutīsimies visu dienas laikā, ja mums būs ļoti optimistisks noskaņojums, mēs sev iepludināsim visas krāsas, noskaņosim dienai, jā, sākam mēs vienmēr ar violeto krāsu, jā, tātad tā kā tas būtu galvas vidus čakra, jā, 7. Tātad iepludinām, guļot mēs pie sevis sakām, es jūtu, ka šī violetā krāsa pat kāju pirkstīm ieplūstinā organismā, ceļas uz augšu, es jūtu viņu ceļos, krūšu kurvī, jūtu kaklā, galvā, un tad jau piepildu manu galvu un acis, jā, un tad atkal tumša zilo krāsu tāpat iepludini, tad gaiša zilo, tad zaļo iepludini, tad zeltano, tad oranžo un beigās sarkano un pašās beigās es vēlreiz iepludinu balto gaisu, jā, kas visu harmonizē un līdzsvaro. Jā, tad katru dienu to izdarīt, tas prasa apmēram ne mazāk kā 5 minūtes, jā, un īstenībā ļoti labi jutīsieties un būsiet gatavi dienai, jā, un arī būsiet labā noskaņojumā. Un ņemot vērā arī visus šos te ieteikumus, jā, es ieteiktu, lai jūs tomēr pievērstos vairāk tātad karstajiem un rūgtajiem produktiem šajā procesā, jā, tātad arī vēl aprīļa sākums būs noteikti tāds vējains un būs viņš arī mitrs un augsts, un arī izdarīt šos te vingrinājumus, par kuriem mēs runājām, jā, ka tie ļoti labi palīdzēs šo punktu masāžu, jā, izvadīt patogēno augstumu no ķermeņa, jā. Tātad arī atcerēties par kokteili, jā, kas sastāvēja no bietes, burkāna, granāta, ābola un citrona, jā. Tātad ļoti svarīgi ir atcerēties arī šādu kokteili par 3 ēdamkarotītēm katru dienu lietot. Es neprasu lielu laiku, bet tas ļoti labi vai kļavas sulas drīkst uzlādēt. Uzlādēt neko nevajag uzstrāvot, jā, var uzstrāvot un tad arī strukturēt, jā, tad uzlādēt tikai ar aklamātoru vai kaut kādā citā veidā, jā. Kļavas sulas, ja tu gribi pašlaik, tad, kad es uzstrāvošu ūdeni, tu vari arī kļavas sulu uzstrāvot, jā, nav problēmas. Cik noderīgi ir matrači ar izstrādātājiem magnētiskajām joslām, vai tas nav par stipru. Matrači ar iestrādātajām magnētiskajām joslām ir tā, ka uz viņiem nevajadzētu gulēt nepārtraukti. Tātad, ja jūs guļat 8 stundas, tas ir par daudz un tas ir par stipru. Cilvēkam dienā vajadzētu gulēt apmēram ne vairāk kā 2–2,5 stundas uz tāda matrača. Tad viņš dod ārstniecisko efektu, bet ja mums ir pārāk daudz, nu tad ir, ja mums guļam 8 stundas, tad tas ir varbūt vienreiz nedēļā to drīkst. Jā, darīt, vairāk nedrīkst. Tad varbūt kādam vēl ir jautājums sakarā ar šo te augstumu, ja ne, tad mēs uzstrāvēsim ūdeni un tad mazu meditāciju vēl no manis, jā, un
varbūt kāds vēl grib kaut ko pajautāt šajā sakarā. Kamēr jūs domājat jautājumus, izstāstīšu par nākamajiem webināriem, jā. Tātad nākamais webinārs, jā, nākamajā nedēļā būs par nodomu spēku. Es domāju, tas webinārs ir tas, kas vajadzīgs jebkuram, jo pārsvarā cilvēkam pietrūkst gribas spēka un pietrūkst arī zināšanu, kā pareizi veidot šo nodomu, lai lietas piepildītos, jo katram cilvēkam viss ir dots no visuma, jā. Jo pārsvarā ir tā, ka šie te visumā viss tas ir iedots, bet mēs tā kā aizmirstam, jā, un tāpēc šis nodomu spēks, kā viņu pareizi realizēt, es jums izstāstīšu un ko darīt arī. Un līdz ar to tie, kas pirks abonementu, dabūs dāvanā manu veidotu baltu zīmi, jā, Latvijas zīme, aizsardzības zīmi komplektu, kurš ir uzstrāvots, jā, katram viņš būs uzstrāvots šis komplekts, un viņu jūs varēsiet izprintēt un lietot mājās, un viņš darbosies kā aizsardzība, varēsiet mašīnā, mājā un dažādās vietās pēc vajadzības izlietot, un tad arī redzēsiet arī iedarbību un sapratīsiet, ko tas nozīmē. Tad karstajiem produktiem vēlreiz pateikšu, jā, tātad, kuri mums ir karstie produkti, jā, tātad karstie produkti ir tie, kas rada arī dedzinošu sajūtu organismā, jā. Tātad visi produkti, kas izraisa karstumu, tātad mutē rada šādu siltumu un arī, piemēram, svaigs ingvers, alkohols, sīpoli, ķiploki, sarkanie melnie pipari, aitas, vistas gaļa, zemes rieksti, mandarīni, ja tie ir vairumā, arī izraisa siltumu īpašības un karstumu. Nu, un arī, piemēram, teiksim, produkti, kas, teiksim, arī visādas putras, jā, tas ir neitrālie produkti, kurus arī var izmantot pie karsto produktu pagatavošanas. Un praktiski cilvēkam vajadzētu katru dienu, lai viņam būtu visas garšas, gan skābās, gan rūgtās, gan asās, sāļās un saldās, jā. Bet ar saldējām vajadzētu vēl mazāk, jā, lai viņas būtu cik pēc iespējams mazas, jā. Tīpaši arī ir ļoti svarīgi, lai būtu arī tāds, nu, teiksim, kā melnā šokolāde, arī kafija tā pašā, un arī asie produkti, jā, tādi arī kā, teiksim, kā greifrukti, jā, un tā pašā laikā arī kurkuma un sezama sēkliņas, jā, viņas ir tā kā rūgtvielas, kas arī ļoti svarīgas ir šajā mitruma laikā, jā. Tātad visam, kam mēs pievienosim vai nu čilī piparus vai nu ķiplokus, jā, tie veidosies par karstajiem produktiem. Ja mēs to pašu zivi, kas nav karstais produkts, bet ir augstais produkts, pagatavosim ar tādu mērci un teiksim, tādā veidā, lai viņi būtu vairāk sāpīgi, lai viņi vairāk būtu piparota, jā, tad viņi būs siltais neitrālais produkts, ko mēs arī varēsim šajā laikā lietot, jā. Un līdz ar to šeit ir jāpievērš arī uzmanība, ka mums ir vajadzīgs arī lietot tādas kā rašām garšvielām, arī žāvētas džemas, konservētas, tātad, un arī persikus, jā, persikus parasti, persikus zāvētus, rīsi un arī, teiksim, redīsis baltos, tie arī dod tā kā šo te karsto enerģiju, jā, un melnie rūkski. Ja nav jautājumu, mēs uztrāvosim visu ūdeni, vai arī kas tur kuram ir sulas, kam nav ne ūdens, ne sulas, tiem uzstrāvoties iekšējais ūdens, un tad pēc tam beigās vienu mazu, kā saka, meditāciju, jā, un līdz ar to tad jau redzēsim,
kā tas viss uz jums, kā jūs jutīsieties, domāju, ka jutīsieties daudz labāk, jo meditācija būs veltīta tam, kad izvadīšu šo patogēnu augstumu, cik iespējams no jums laukā, jo jums vajadzēs aizvērt acis un atslābināties. Tāpēc paņemsim tagad visus savus ūdeņus, kam ir, kam nav. Vienkārši aizvērtām acīm pasēžat un domās vienkārši piesaucat visu to, ko es teikšu. Ja? Tātad piesaucam katru savu sargeņģeļa enerģiju, piesaucam visuma enerģiju, jaunā galaktiskā kodola Hunahu enerģiju, vēlreiz piesaucam savu sargeņģeļa enerģiju, sajūtat, kā jūs sargeņģeļa enerģija ienāk jūsos un ūdenī, piesaucat savu dvēseles enerģiju. Piesaucat rietumu enerģiju. Tagad skatieties cauri ūdenim uz saviem pirkstiem, dziļi, dziļi ieelpojat, aizturiet elpu. Izelpojiet, vēlreiz piesauciet katrs savu sargeņģeļa enerģiju, piesauciet visumu galaktiskā kodola enerģiju, piesauciet savu dvēseles enerģiju, vēlreiz savu sargeņģeļa enerģiju, tagad piesaucam rietumu enerģiju, nomierinošu rietuma enerģiju. Vēlreiz piesaucam katru savu sargeņģeļa enerģiju, tagad skatāmies cauri ūdenim saviem pirkstiem, dziļi ieelpojam, aizturam elpu, izelpojam. Vēlreiz piesaucam savu sargeņģeļa enerģiju, jaunā galaktiskā kodola Hunahu enerģiju, visuma radošo enerģiju, katrs savu dvēseles enerģiju, vēlreiz sargeņģeļa enerģiju. Tagad skatāmies cauri ūdenim uz saviem pirkstiem, dziļi ieelpojam, aizturam elpu, izelpojam. Tagad mēs varam padzerties savu ūdeni. Atsevišķi iegādāties aizsardzības zīmes un netiek uz webināriem, var iegādāties, jā. Būs jāuzraksta tad uz dzīves elpu un tad tur sazināsāties par kādu summu var iegādāties atsevišķi zīmes. Jā. Tagad paņemiet visi, apsēžieties ērti, lai jums ir ērti, aizveriet acis un atslābinieties. Atslābinieties, lai jūs varat pilnībā atbrīvoties, lai jūs nekas netraucē, ja? Un iziesim visam ķermenim cauri, uztrāvosim un arī pamēģināšu izvadīt no katra, cik iespējams ar vienu reizi izvadīt šo te patogēnu augstumu, kas ir jūsu ķermenī. Tāpēc aizveriet acis, pilnībā atslābinieties un relaksējieties un ieklausieties manos vārdos, ko es saku. Dziļi, dziļi, dziļi ieelpojam. Izelpojam, koncentrējamies mēs katrs uz savu degunu galu. Koncentrējoties, mēs lēni ieslīgstam mierā un labsajūtā. Šādi koncentrējoties katrs uz savu degunu galu, jūs sajūtat, kad jūsos ir miers un labsajūta. Jūs jūtat, kad nav jūsos domu, nav raižu. Jūs koncentrējieties ar aizvērtām acīm uz savu degunu galu. Jūsos ir miers un labsajūta. Domās jūs aizkļūstat pa bēnības takām. Jūs jūtat,
kad jūs esat priecīgi, nosvērti, apkārt čalo putniņi, atnāk pavasaris, zied puķītes, zaļa zāle, un atkal jūs skrienat pa šo zaļo pļavu. Un ja jums nāk prātā kādas domas, tad atkal koncentrējamies uz savu degunu galu. Un jūs jūtat, kā jūs bērnības takas aizved pie čalojoša strautiņa, šis čalojošais strautiņš. Viņš jūs iešūpo, ielīgo, jūs esat ļoti nosvērti un mierīgi. Šis ūdens aizskalo visu slikto, visu negatīvo, kas ir jūsos. Jūs arvien vairāk atslābināties, jūtaties pilnīgi mierīgs, un tālāk pavaras plašumi, zaļa zāle, zied puķes un pienenes. Jūs skrienat pa šo zaļo zāli, un jūs lasat visādas puķes un pienenes, un priekā skatāties visapkārt, saule spīd, jūsos ir pilnīgs miers un labsajūta. Saule ir augstu debesīs, tā pilnīgi apstaro jūs. Šis saules siltums sajūtiet, kā ienāk jūsu ķermenī. Cik silti ir visā ķermenī. Šī saule pilnīgi izsilda jūs, aizskalo un izdzen laukā no jums visu mitrumu, visu augstumu. Saule arvien siltāk un siltāk silda jūs. Jūs jūtaties, kā šī saule, kas ir virs jums, dod tādu siltumu, ka viss ķermenis pilnīgi sasiltās. Jūs iekšēji esat pavisam mierīgs. Un tālāk jūs skatāties uz priekšu, ir mežs un meža taciņa, un gribas skriet ar vasām kājām. Un jūs skrienat un ļaujaties šiem priekiem, un ieskrienat mežā, un mežā čalo putni, tāds miers un līgans vējš, bet šis ir silts vējš. Šis siltais vējš caurstrāvo jūs un nomierina, atslābina jūs. Jūs jūtaties mierīgi, līgani, atslābināti. Šis siltais vējš pilnībā atslābina jūs, un jūs jūtaties arvien mierīgāk. Tagad jūs ejat cauri mežam izejot, priekšā ir liels kalns. Tagad mēs dodamies augšā uz kalna virsotni. Dodoties augstāk, arvien augstāk, jūs izjūtat tādu kā labsajūtu, mieru sevī, jo jūs zināt, ka tuvojoties augstāk virsotnei, jūs sasniegsiet visu to, ko vēlaties, jūsu vēlmes piepildīsies. Un tā jūs nonākat kalna virsotnē. Nonākot kalna virsotnē, jūs paceļat rokas augšā un plati izplēstām rokām, domās jūs piesaucat visuma enerģiju. Jūs piesaucat jaunā galaktiskā kodola enerģiju, piesaucat katrs savu sargeņģeļu un savu dvēseles enerģiju. Jūs jūtat, kā šīs enerģijas aptver jūsu ķermeni. Jūs jūtaties mierīgi, nosvērti, labsajūtā. Jūsu ķermenis pilnīgi ir atbrīvojies. Jūs pilnībā atslābināties. Bet tagad no kalna virsotnes pāri kalnam jūs kāpjat lejā, un priekšā jums stāv jūsu mājoklis, māja, dzīvoklis,
Jūs tālumā redzat savu dzīves vietu un dodaties taisnā ceļā uz turieni. Jūs nesat prieku, jūs nesat veselību, jūs nesat labestību, labklājību, visu, kas jums ir, jūs nesat sev mājās. Un ar priecīgu prātu jūs nonākat atpakaļ tur, no kurienes izceļojāt. Un tagad jūs jūtaties arvien stiprāki, arvien veselīgāki, un pilnībā jūs jūtat, ka jūsos ir tāds miers un labsajūta. Lai šis miers un labsajūta saglabātos katru dienu, tad jums katru dienu ir jāpiesauc savs sargeņģelis, savs dvēsele, savs arī jaunā galaktiskā kodola un Q enerģija un arī visuma radošā enerģija. Un paldies jums visiem, ka bijāt ar mani, lai mierīgs jums šis vakars, uz tikšanos nākošajā webinārā. Un par šīm te zīmēm rakstiet informāciju Evai Valdiņai, jums viņa atbildēs un pateiks, kā jums varat iegādāties kādu maksu atsevišķi, ja nevarat būt manos webināros. Jauku jums dienu, vakaru un lai miers jūsu mājās. Paldies, ka bijāt ar mani!